šajā finālā. Kopā ar Samantu, Eviju un Nikolai piedalīsies Mareks Kolāts! Es negaidīju tādu iznākumu. Es nezinu, kā tagad būs Cīva bez Annas. Man likās, jā, es arī domāju, būs ka 5. Es zināju, ka mēs nebūsim 5. Jā. Man likās, ka tiešām būs 5. Tas vajag problemātiski. Pilnīgi. Mareks Kolāts tiešām ir dzimis Laimes krekliņā. 3 reizes uz izbalsošanas strīpas un 3 reizes glābts. Tik labi. Šitās divas ir vienkārši šoka diena, šoka pārspīles vakar koncertā un šodien. Super, paldies. Tagad mēs būsim tiešām. Kā mēs runājam? Mums ir 2 skaņai, 2 klusais pāris un klusais pāris un skaļais tagad pāris. Mums ir balans. Mīļie, mēs esam 4 finālā. Šāds notiek koncerts. Paldies, skatītāji. Jūs esat lieliski, tiešām lieliski. Un es nezinu, kas nostrādāja, bet jūs tiešām, man tiešām ir ļoti spēcīgi atbalstītāji. Marek, tu biji iedalēs tas finālā? Nu, nenormāli. Es tieši baidies par to, ka man šo svētdienu būs jānāk. Un kad vispār, man šā nedēļa nebūtu nekādi. Iedomājies, uz ceturtdienu man jānāk šeit uz mēģinājumu, atpakaļ tā drēga, tā sajūta. Un tad svētdiena atnāc, un jūs visi esat dalībnieki, un es esmu tāds, ka man ir jādzīv. Tikko tu esi reāli. Jā, kas tikko esmu izlidojis, tas būtu baigi nepatīkami sajūta. Vēl nākamajā rītā Mareks nespēja noticēt. Un no rīta es piecēlos, es nebiju daudz gulējis. Mēs iegājām tikai uz 3 gulēt. Un pirmo reizi bija tā, ka es pieceļos, tik maz gulējis. Parasti man bija tā, rīta vingrošana. Šoreiz arī es tā pieceļos. Rīta vingrošana, pēkšņi pēdējā nedēļa. Jāuzsēs 2 numuri un uzreiz tāda jauda. Baigi. Tu nevari renāt, es tik esat laimīgs. Miers. 0 stress. Un nav vairāk. Un vispār īstenībā baigi laba sajūta. Iekšā tagad ir. Es jūtos brīvs tā kā eņģēlis.